saulēkts. Jā. Tā. Rozes noziedējuši. Kāja tikko palidoja. Būtu lido, man baļas prieks. Es te pamodos. Te kafiju uztaisīju. Un kāpēc man šis viss stāv? Es te, varbūt tās gaisa mēģināt. Tā, es te paņemšu pacelšu kāju. Te man ir uz kājas, tad es te 5 minūtes apstaroju. Šos pulīti pieliku klāt. Un vienkārši variants tāds. Pamodu, jau kādu bedēļu atpakaļ. Man kaut kas vienā vietā niez. Man sakas peķīts. Pirms nedēļas tur. Pirms nedēļa, ko es tako taisu arī. Pirms nedēļas. Kaut kas sāk niezēt. Es man kas izslimoju pirms nedēļas arī šito, kā saucās, kaut kāda, bija caurē, bija arī kaut kāda fiša. Varbūt tāpēc, ka kaut kas niekod. Es nezinu, kas niekod, vai nu blusa, vai ērce, jā, ērce, vai blakts, es nezinu, kas tiekod, jā. Kaut kāds iekod. Es niezēju, es nurautu galviņu noteikti, jā, to nemanu, bet bija augstu slēgt, pilsētas staigās nekur pa zāli, nekur nestaigā. Un rīt šitas bumbuls, kas bija te, es viņu bišķi vēl patīrīju, un viņš bija viss ciets kunkuls. Tagad es pieliku uz pūli, 5 minūtes pieliku, viņš atlaidās. Mīksts palika. Es pieliku pūlīti klāt. Es viņu tagad izslēdzu. Izslēgšu vienu roku. Nē, vienu roku es neizslēgšu. Tā man te gaisma, te es pieliku. Ko redzēt. Tā es pielieku. Te pielieku. Un tā pieliek tā. Un 5 minūtes pagājuši. 5 minūtes es pagāju, 5 minūtes, ne. Man tāda aizdomas, ka bumbuls, bišķir vēl jūt, jā. Bišķir, jā. Bet man kāds ar tik trakāši nenīz. Galvenais, ka viņš ir tik niez. Nezinu. Kas mums te, kas te pa lietu ir, kaut kāda kukaiņa koža, ķīmiski aktivizēta un debesīm krīt. Tā, miglains svētdienas rīts, 7 rīt, ne, 8 pusnī. Jā, 8, ganīs 9. 7 piecēlos. Vienai sakot, 3 dienas pagājuši. Nekā man mišķiens poli. Es neizmetu, es ceļiem uzliku vakar baigi nostaigājos. Kad te ir šitāds izstāstas, kas man iezēja riktīgi, nedēļu. Pēc tam es izdomāju, kad vajag viņu apstarot. Un es 3 dienas, 3 reizes pieliku klāt. Saka, viņš bija riktīgi sakans. Košs čekans, es teiktu, palika, jā. Tagad viņš jau izsūcies visu, asins izsūka, vispār visu, jau teikt, visu, normāli, nav nekāda bumba, bija tā bumbuls iekšā, miesas krāsā, kas bija kaut ko īkšķi lielumā, tāds jūt, ka liels bumbuls iekšā stāv, neizspiedāt arā, bet tā kā iekšā iejaudas. Diametra tā iekšķa, biezmā būtu, ne iekšķi biezmā. Tādā veidā. Un tā. Un mišņas pūle. Tā ir. Īstenībā viņš ir uzreiz mišņas pūle. Viņš ir mišņas pūle. Tā uz vienu vēl tas priekš nervu sistēmas. Man ir daudz, tā pirmā no spolēm, ko es uztaisīju. Nezinu, pirms 9 gadiem. Jā. Šito ir vienkārši baterijas elektra no 2 baterijām. Te ir vienkārši 7,5 volti. Kad izlādējās, tad 5 volti ir. Principā viņš šis strādā, mikroshēma, kas tur iekšā strādā no
no 3 līdz 18 voltiem, tā kā droši var izmantot diezgan liels spriegums. Viņš vienkārši jaudīgāk viņi ir, vienkārši, kad būs lielāks spriegums. Un tas ir viss. Un tā kā man ir ļoti liels gandrības, kad vispār ļoti labi ārstēs. Draugam uztaisīja iekšā, viņš arī kaut kādu, viņam bija kaita, un ļoti ātri viņam izārstējās. Tā kā ņemiet vērā, ja gribiet kaut kāds visāds, mums ir kaut kāds visāds augunīši, kaut kādi, visādi, organismā nokļūst visāds indīgas vielas, viņas vienkārši jāsadala, tāpēc, šīs pūles nedrīkst lietot. Iesaka, pēc ne vairāk kā 15 minūtes dienā, tikai tam dēļ, ka viņas sadala indīgās vielas, un viņas liels slodzi uz nierēm ir. Kā nīras viņas izved tos asins, jo uzreiz te apkārt, kad apstaro, parādās sarkans, parādās asins, asins uzreiz iekšā, un asins sāk izvedīt ārā. Viņas lēnām tur 2-3 dienas izved ārā. Ļoti ilgi izved ārā. Tad nākamdienā viņš atkal bišķi paliek sarkans, jā. Es kad varbūt tā īna kaut kāda palikusi iekšā, tur iekšā, tad kaut kāda viela, apsvarš vēl varbūt palikt sarkans vēlreiz. Un tas bija miglainais rīts.